Jā, reiz bija aizbraucis uz Lanzarote. Kā man tur gāja? Uzreiz aizbraucis uz tusiņu. 2 hours later. Klausoties koncertu otrs žogam palika garlaicīgi. Tumsas aizsegā ielavījos ballītē caur sētas durvīm, tādā veidā ietaupot 50 eiro. And after party. Tur ir nākošais. Šūpols ballītē izdomājuši. Un pa gultām. Nākamajā dienā. Jābrauc dzīvē. Čau, labrīt! Tātad šodien esmu ieradies kaktus dārzā, kurš izskatās apmēram tā. Liels, nozīmīgs dārzs pasaules mērogā. No visas pasaules šeit savākt daudz un dažādu kaktus. Re, piemēram, šis koks arī izrādas kaktus. Interesanti, viņš tādā lielā bedrē ir uztaisīts. Tur apkārt visā perimetrā tā, lai nevar pārāpties cilvēki pāri, pa kluso ierāpties, arī kaktus salikt. Šo mazulīti. Un šie milzīgie koki. Lielākais kaktus, gan jau ko es dzīvē esmu redzējis. Visur skaista arhitektūra tāda, no vulkaniskajiem akmeņiem sataisīts cēliņi, pa ko staigāt. Tur tāds namiņš. Augšā dzirnaviņi. Ar milts pamalta. Restorāns. Ieeja maksāja 6,50. No daudz nav maz. Šie piesaista uzmanību. Gandrīz izskatās metra garumā. Tādas lielas bungas. Restorantē. Tualets. Kungiem. Un rekādi man šitie patīk. Elementiņi. Skaists puķu vāzīts uztaisīts no vulkaniskajiem akmeņiem. Visapkārt kalni.
cilvēki taisa selfiņas. Tur kā man iemīļotie puķpoti. Skaists koku trepīts, iekšā balta tīra fasāde. Skaisti. Vai kāds skaists Mickey Mouse koks. Šī ir viena no bīstamākajām vietām pasaulē. Briesmas uz katra stūra. Paskaties, tu taču negribētu te ieskriet, vai jāskatās, kur kājas liek. Ātrumu fiks te var sūdzes sataisīt. Nu jau iznāca ārā, es par šitām maliņām runāju. Citur kādā Anglijā īriet, tur stikls saliek vai nezinu ko, dzeloņdrāts. Nu te ir oriģināli piegājuši. Es tiešām nemēģinātu pārāpties pāri. Opiņā. Ar stopiem gluži nē, bet ar autobusu. Vēlos parādīt, kāds skaists te viņiem pieturiņš ir. Arī viss no lavas akmeņu uztaisīts skaisti. Izdomājuši, un tad ar autobusu atpakaļ uz pilsētu, kurš maksā nieka €1,80. Sabiedriskais ir diezgan palēts šeit. Te var dārziņu parādīt jums, kamēr gaida autobusu, reku sunītis skrien pāri. Jā, tipisks dārzs. Kaut kur pa vidu vulkāniem, vidu kalniem rete ar kamieļiem var izjāt. 11 eiro no personas, tā kā es domāju, lekšu virsū tulīt. Nice. Hello, gentlemen. What's the story, what's the crack? Var sajust sūdu smaku no tiem kamieļiem. Hello, Lats, how are you? Lūk, šādi notiek balansēšana, viņi uzliek uz tādas kā vieglajai pusē, kur cilvēki nesēž, uzliek smagumus virsū, akmens maisis. Nu, ko šaus var sākties? Später auf der rechten Seite eine der letzten Ausbrüche auf Lanzarote war das, Oktober 1824. Ja, die haben fast 6 Jahre gedauert und es gab auch so viele Ausbrüche, schon 30. Deswegen war hier so viel zerstört, schon 25%. Durch die Lavasteinchen im Erdboden. Und auch wenn die Sonne scheint, wenn es wärmer wird. Das Pigonne der Schicht Lavasteinchen schützt den Erdboden. Dass der Boden nicht austrocknet, dass der Feuchtiger nicht verdünnt und Lava ist auch fruchtbar. Y nosotros vamos entonces ahora al echadero de los Camellos. The peaks you can see are volcanoes. And on the right, one of the nicest, the Corazon Sio.
which is it's more than 500 meters in diameter and more than 150 meters deep. Hay un laboratorio subterraneo, donde están vigilando la actividad volcánica en esta isla. Luego vamos por una parte de un tubo volcánico. Peteriks uzbraucis uz 300 gadu veciem vulkāniskajiem izvietnēm. Stiprs vējš pūš. Te kungs paņem salmiņus, pagrāb un iemet iekšā caurumā. Un šie salma aizdegās, jo tur ir tik karsts, ka tas ir tehniski iespējams. Skaisti baltiņi. Te viņš ir. Skaistais zaļais ezers. Vajag vējpūs. Erdboden gelegt, dass er die Feuchtigkeit absorbieren kann und dann the Erdboden schützt, dass die Feuchtigkeit nicht verdünstet. So here we stop the coaches, so we leave in about 30 minutes, yeah, half an hour. So we're going to the winery, it says Bodega Lageria, so we can try just a sample of either the red or this very sweet Moscatel. The wine here after those eruptions after 1736 when everything was covered in ash. Vanaf und zu naar rechts, alles met de hand. 100 yards on the left later, it's known as the Ravens Crater.